Mazulīšu miega ritms atšķirās no pieaugušo miega ritma, kas arī rada grūtības tajā pirmajā dzīves posmā pielāgoties mazulītim, tāpēc, kad mēs zinām, vai ne, kad, lai mūsu mentālā veselība būtu laba, mums ir jābūt labam miegam, aktivitātēm un ēdienam. Un šo te laiku, kad mazulīts ir savā miega ritmā, tad, principā, pieaugušiem ir jāpielāgojas, lai varētu labāk izveidot attiecības ar mazulīti. Tas nozīmē, mums ir jāsajauc mūsu miega ritms, un tas var radīt arī tādu stresu un grūtības. Bet tipiski tas ir kādu noteiktu laiku, jo arī tie miega cikli, ko bērns piedzīvo, ir tā, kad bērniņš guļ, un viņš var pamosties un atkal iet šajā miega ciklā. Tātad vairāk miega ciklu pēc kārtas var būt, bet tas veidojās visu tāda gada garumā līdz nākamajam 2., 3. gadam, kad tie miega cikli nostiprinās un mainās un kļūst līdzīgi arī pieaugušie.